Veicot mājā pamatīgāku remontu, ir jāmaina arī logi. Kā to pareizi izdarīt, arī mūsu šīs dienas stāsts. Lūk, logs, kurš ir jāmaina. Viss tieši tā kā parasti tas ir dabā. Kas ir jāņem vērā, nonākot šādā brīdī? Tagad mēs izņemsim ārā logu. Parādīsim, kā energoefektīvi iemontēt jaunu logu iekšā, izmantojot Penasol produktu. Jebkuram logam montēt iekšā, tad viņu piestiprina pie karkases. Vajag pirmkārt siltumizolāciju, un to siltumizolāciju vajag pasargāt no mitruma, izmantojot no iekšpuses tvaika necaurlaidīgu logu lenti, un no ārpuses parasti arī izmantojas tvaika caurlaidīgu logu lenti. Bet šajā gadījumā mēs redzam, ka te ir tā saucamā ceturtā daļa, un nav iespējams pielīmēt logu lenti ārējā. Tāpēc arī šajā gadījumā mēs izmantosim pašu uzbriestošu logu lenti. Viņa uzbriest saskarā ar gaisa mitrumu. Tā kā aizpilt to spraugu. Un arī izmantos tvaika caurlaidības knechts. Logu montāža šodien mēs izmantosim elastīgas montāžas putas, jo principā jebkurš PVC profils, viņš nedaudz staigā no temperatūra. Ja, piemēram, ir kaut kāda saulaina puse, tad arī tas profils brūnais profils var, piemēram, staigāt vairāk nekā baltais. Logu lenta, tā ir iekšpusē logu lenta, tvaika necaurlaidīga, kā hidroizolējuša logu lenta. Kad tu redzi, šeit ir līmes kārta, tad var pamēģināt nolīmēt. Jā, tad novalkamā bilde. Līme ir ļoti stipra, un skaties otrajā pusē arī ir līmes kārtā, bet tikai vienā pusē. Jā. Priekš kam tas ir izdarīts? Tas ir izdarīts dēļ tā, piemēram, tev ir iespēja, ja tev logi ir iemontēti jau, pielīmēt to logu lenti, kā tādā veidā vienkārši virsū pielīmēt ar burtiem uz redzamu pusi. Parasti logu lents līmēs pirms montāžas, pirms liekot logu iekšā zem profila. Un kas šis ir, Kiril? Te apakšā tāds tumšāks nekā pārējais rāms. Ļoti labs jautājums, Anci, paldies. Šeit ir viens no labiem risinājumiem, kā izvarīties no siltuma zudumiem apakšējā logu daļā. Parasti katram logam, katram profilam nāk palodžu profils, kas ir daudz planāks nekā pats logu profils. Un, principā, tur arī notiek vislielāki siltuma zudumi, ja mēs runājam par pašiem profiliem. Tas ir tas augstuma tiltiņš, tur sanāk, ja mums. Mums ir risinājums speciāli izfrezēts siltais profils, kas liekas apakšā zem loga, tā ir palodžu profila vietā. Labie vīri, kā uz burvju mājienu, ir ielikuši logu. Un es redzēju, ka šajā procesā notiks smidzināšana un arī ailes apstrāde. Kāpēc tas ir tik nepieciešams? Jebkuram poliuretām putām otrais komponents ir gaisa mitrums. Un, lai putas labāk polimerizējas, tāpēc arī vajag apsmidzināt mezgļus nedaudz ar parasto mitrumu. Pirms logu lenču pielīmēšanas arī tika izmantot speciāls grunts, kurš uzlabo saķēri starp karkasi un logu lenti. Es ieteiktu jebkuras šķirbes aizpildīt ar hibrīdu polimēru, tas ir līme hermētiķis. Viņš gan līme, gan hermētiķis, visas miesas, visas materiālus, kas ir ļoti labi piemērots tieši logu montāžas darbiem. Hermētiski logi, plusi un mīnusi. Plusi ir tādi, ka mēs dzīvojam klusā, siltā telpā. Ja, mums vairs nenāk iekšā ārā troksnis, bet ir viens mīnus. Pie aizvērtiem logiem vairs neiekļūst svaigs gaiss iekšā. Šitās mājas, kad kādreiz būvēja gan senos laikos, gan līdz 93. gadam un arī izņēmumu mūsdienās, viņas viss tika būvēts ar dabisko ventilāciju, kur gaiss iekļuva pa logu spraugām un izplūda pa ventilācijas šaktām virtuvē, tolotē, vānas istabā. Un tagad mēs ieliekam šos modernos skaistos logus šādā ēkā, tad pie aizvērtiem logiem vairs neiekļūst svaigs gaiss iekšā. Nav šķirbu. Nav šķirbu. Bet viens no iespējams vislabākajiem risinājumiem ir
kontrolēts svaiga gaisa pieplūdes vārs, ar kuru var aprīkot jebkuru PVC koku vai alumīnija logu, viņi nesabojājot fiziski ar rūpšanu vai frēzēšanu. Knapi pamanām lieta, bet tomēr kā tas viss strādā? Tas strādā ļoti vienkārši. Tagad mums ir aprīkots logs. Gaisa sekojoši, viņš no ārpuses iekļūst ar filtru šī vietā, kur tika izgriezts blīvējums. Pie aizvērta loga viņš starp rāmu un vērtni virzās uz augšu. Un šeit vārs ir atvērts un šī vietā svaigs gaiss iekļūst telpā un mūsu dabiskā ventilācija atkal darbojās. Fantastiski. Nomainot vecos logus pret jaunajiem, ir jāņem vērā daudzi faktori. Pareizās lentes, pareizie materiāli un viss pārējais. Tomēr ir jāpadomā arī par to, ko cilvēki elpos, kad dzīvos šajās brīnišķīgajās un blīvajās telpās.